Tātad dzija mums ir nepieciešama Alizé Mohair Classic. Šo dziju man uzdāvināja Kamēlija Jānis veikals. Būšu bez gala pateicīga, ja jūs atbalstīsiet mani un konkrēti šim projektam iegādāsieties dziju no šī veikala. Jūs redzēsiet tagad uz ekrāna arī atlaižu kodu, kas jūsu pirkumam piedāvā 10% atlaidi, un alternatīva šai dzijai es ierakstīšu apakšā zem video, kur jūs varēsiet redzēt, kādas alternatīvas jūs varat izmantot šim modelītim tieši no Kamēlija Jānis veikala. Un mums vajadzēs dziju. Man pašai personīgi ir 3 kamoli. Un krāsa ir ļoti skaista. Krāsa mums ir numur 40, un šeit sastāvā mums ir 51% akrils, 25% mohēra un 24% vilna. Man ir bijusi pieredze ar nedaudz savādāku dziju, un teikšu tā, kamēr es adīju paraudzīju, man nekāda pūciņa, nekas nekrita, kas man priecē un diezgan patīkami no šīs dzijas ir adīt. Es izmantošu adatas numur 8 valnītim un numur 10 pamatam. Jūs varat ņemt vēl lielākas adatas. Ja jūs gribat vēl lielākus caurumus, jūs varat ņemt numur 12, numur 15 adatas izmērā un adīt no viņām. Es uzadīju paraudziņu, kur es izmantoju gan numur 12 un numur 10 adatas. Teikšu godīgi, ar numur 12 adatām man neuzrunāja adīt tādēļ, kad viņas bija metāla, un man konkrēti šim projektam prasās koka, un koka man ir tikai numur 10, un jūs varat lūk redzēt, šeit ir numur 10, šeit ir numur 12. Un valnītim es paņēmu pa 2 izmēriem mazāk, tātad numur 8. Jūs šeit varat spēlēt konkrēti, skatoties, kas jums arī ir pieejams mājās. Piemēram, ja jums nav numur 8, bet ir numur 6, nu tad es neuzskatu, ka jums speciāli tagad vajag skriet pirkt numur 8. Jūs varat valnītim lietot arī numur 6 adatas, bet jā, ja jūs gribat lielāks caurums, tad pamata adatiņas jums vajadzēs lielākas. Es izmantošu numur 10. Tātad mēs uzmetam apmēram, tur kaut kāds 12, 15 valdziņus un nadam turp atpakaļ rindas gludi labiskā. Tas nozīmē vienu rindu labiski, vienu rindu krēliski, un tad pieliekam klāt lineālu un mēram, cik 10 centimetros mums ir valdziņi. Un man 10 centimetros ir 9 valdziņi. Es konkrēti tagad ņemu numuru 10 adatām. Ar numuru 12 adatām, tad es domāju, man būtu varbūt 11 vai 12 valdziņi. Tad numuru 10 adatām, 10 centimetri, man ir 9 valdziņi. Un tā kā šis modelītis ir oversizīgs, jā, tad mums vajag lielāku izmēru. Un mums ir jādabūna sākuma koeficients, tātad cik mums 1 centimetrā ir valdziņš. Un tad tos savus 9 valdziņus es dalu ar 10 centimetriem, un man sanāk 0,9 valdziņi 1 centimetrā. Es ņemu savu krūšu apkārtmēru, kas man ir 88 centimetri. Un brīvumam es pielikšu klāt 20 cm, jo tomēr tas ir tāds oversize moderns džempers, viņam ir jābūt lielam. Ja jūs, protams, baigi lielu negribat, jūs varat atstāt. Ja jūs gribat, teiksim, pat bišķi iespīlēt, jūs varat pat noņemt nedaudz dažus centimetrus no savu krūšu apkārtmēru. Un pie saviem 88 cm es pielieku 20 cm brīvumam, ja? Tad brīvuma pielaidei es ņemu 20 cm. Un man kopā sanāk 108 cm krūšu apkārtmērs, kādam man vajadzētu sanākt džemperim. Un tam 108 es reizinu ar koeficientu, tātad 0,9. Man sanāk 97 valdziņi. Nu, un, protams, kad 97, tas tāds ne īpaši skaitlis, mums labāk, lai mums dalās, jā, nekā nedalās. Un es nopaļoju uz 100, jā, es jau paņēmu 100, es domāju, labi, ko tad 98 ņemšu uz 100. Un tātad man ir jāuzmet 100 valdziņi, kuri man vēlāk sadalīsies. Man vēlāk sadalīsies 2 daļās, tātad man vēlāk būs mugurai 50 un priekšai 50, jā. Adīsim mēs no
apakšas uz leju. Mēs adīsim tagad pa apli taisnā gabalā. Tad, kad mums būs mūsu rokriņķi, ja, tad mēs šo konkrēto modeli momentu adīsim turp un atpakaļ. Tātad priekšā adīsim turp un atpakaļ rindas un mugurpusē adīsim turp un atpakaļ rindas. Un tad beigās mēs sašūsim plecus kopā, un tad šeit mums paliks tāds diezgan, paliels, teiksim, kakla izgriezums, bet šeit jūs arī, protams, varat pašas skatīties un darīt, kā jūs gribat. Konkrēti es sākšu adīt valnīti, ja man būs valnītis 1x1, un visticamāk rokā man arī būs valnītis 1x1, bet šeit kakla izgriezumā es vienkārši noraukšu, man tur nebūs valnītis. Ceru, ka tik tā sapratāt, ļoti pavisam vienkārši aprēķini. Ja jūs pa lielam plus mīnus vēlaties tādu pašu sev džemperim gatavo apkārtmēru, tad jūs varat izmantot manus skaitļus. Ja jūs esat nedaudz kuplāka sieviete, tad jūs varat vienkārši pielikt, starp 10–15 valdziņiem vairāk, un vienkārši tad jums būs, paņemsim 120 valdziņus, ja jūs esat kuplāk. Jums ir kuplākas krūtis. Un tad tas arī ir viss, kas mums ir jārēķina. Tagad mēs ņemam mūsu dziju. Un uz mazāk izmēra adatām, tātad es izmantošu numuru 8, jo es tagad adīšu valnīti, mēs uzmetam 100 valdiņus plus 1 valdziņš, lai savienot adījumu aplī. Jūs uzņemat vai nu arī 100 valdziņus, vai nu to valdziņu skaitu, kuru jūs aprēķinājāt. Ņemam tādu diezgan lielāku galiņu, lai nav tā, ka mums aptrūkstās dzija. Un visparastākajā veidā es uzmetu valdziņus. Man liekas, ka šeit šādam modelim nevajag sarežģīt un uzņemt kaut kādā īpašā veidā, kā vienkārši visparastākajā veidā. Mēs ņemam mūsu adatas, mūsu diedziņu un visparastākajā veidā es tagad uzņemšu 101 valdziņu. Baigi super cieši. Necenšamies uzņemt, cenšamies tā vieglāk, lai nav tā, ka baigi tur jums lejā būs savilkts. Tātad es tagad uzņemšu 101 valdziņu. Uzmetu 101 valdziņu, un pirms savienošanas aplī ir jāpārliecinās, kad, lūk, šī pīnīte lejā, ja, viņa skatās uz leju, lai nav tā, kad ir, pieņemsim, šādi, tad, jums nesanāks skaisti savienot aplī, un tad jums griezīsies. Un tad, kad ir skaisti savienots aplī, jā, lūk, šādi. Man pierasti, ka man šeit sākums ir. Tā. Tad mēs savienojam aplī. Tādēļ ir vajadzīgs tas plus 1 valdziņš, lai savienotu aplī. Un tad šo pirmo valdziņu no, teiksim, tās darba adatas pārliekam uz labās adatas un ko pirmo valdziņu pārceļam, bet tā kā man parasti ir grūti iesākt, tad es vienkārši ar roku pārceļu pāri, ar astīti, šī mūsu astīte pievelku, un mums ir savienojies adījums aplī. Es lietoju marķierīti, jūs varat lietot vienkārši to, ko kaut vai no dzīs, uztaisīt tādu aplīti vai nu gumiju, jebko. Tā būs vienkārši vieglāk varbūt tās nedaudz piefiksēt, kur ir rindas sākums. Un adīšu valnīti 1x1, tad 1 labiski, 1 krēliski. 1 labiski, 1 krēliski. 1 labiski, 1 krēliski, un šādi ir jāatkārto līdz rindas galam katrā rindā, jo tā kā mēs adām papli, mums zīmējums nemainās. Ja mums tur ir labiskais, tad viņš ir labiski, ja krēliskais ir krēlis. Tātad 1 labiski, 1 krēliski, 1 labiski, 1 krēliski, un šādi līdz rindas galam es adīšu 8 jeb 10 rindas. Jūs varat adīt tik rindas, cik jūs vēlaties. Varat vispār neadīt. Varat uzreiz ar numuru 10 pat taisno adīt taisno gabalu. Nav obligāti valnīts. Kopā valnīti es tomēr uzadīju 6 rindas. Man liekas, tas būs pietiekoši. Jūs paši izvērtējat, cik daudz rindas jūs gribat. Un tagad pārējām uz lielāka izmēra adatām. Un tagad ir jāada pa apli visu laiku labiski. Tagad uz konkrēti mirkli es noiešu marķierīt, jo savādāk viņš man nokritīs. Un vienkārši ņemam un adam visus valdziņus labiski. Varbūt pirmajā rindā nebūs īsti ērti to darīt.
bet ņemam un izedam šo pirmo rindu labiski un visus atlikušās rindas arī labiski. Izadīju pirmo rindu pāpli labiski, uzliku atpakaļ marķierīti. Tā man vienkārši vēlāk beigās būs vieglāk skaitīt, kad dalīsim valdziņus uz divām pusēm. Un tagad vienkārši ir jāturpina adīt pa apli labiski. Nu, apmēram tā, lai kopā sanāk 30–35 cm atkarībā, cik garu jūs gribat, jo rēķināties to, ka mēs vēl adīsim turp atpakaļ rindas, lai mums veidos rokriņķi, un tas arī mums dos centimetrus vismaz 25. Tāpēc varbūt jums vajag apmēram aprēķināt, cik kopumā jūs garu to džemperi gribat. Piemēram, ja jūs gribat tur, 50 cm garu džemperi, tad rēķināties, ka apmēram rokriņķi būs 25 cm, tad arī to pašu garumu. Es tagad adīšu, un tad beigās redzēšu, sapratīšu, cik centimetri, un tad es jums minēšu. Tagad, lūk, ādām papli, cenšamies baigi cieši neadīt, tā kā mēs gribam, lai mums tie caurumi ir lieli, tad vienkārši tā brīvi ņemam, ādām, nekontrolējam diedziņu, jo mums tomēr šeit viss tā sāls ir tajā, ka viņš ir tāds nevienmērīgs, nelīdzens, lieliem caurumiem, gaisīgs. Tas, kas tagad ir topā. Adīju es pāpli, gludi labiskajā dīmā, lūk, šādi man izskatās, un man beigās sanāca apmēram 33–34 cm, jo es ādu šo džemperi dāvanā savai draudzenei, jo viņa ir garāka nekā es, tādēļ es pādīju nedaudz garāku. Tātad, šeit viņš man rāda 32, 33, pastiepjot, jo viņš jau pēc mazgāšanas izstiepsies. 33 cm es uzadīju, un tagad man ir jāsadala divās vienādās daļās, jā. Man ir jāsadala 50 un 50. Būs priekšai un mugurai. Un es, lūk, šeit ir mans sākuma marķierītis. Es atskaitīju 50, uzliku marķierīti. Un tagad es strādāšu tikai ar priekšpusi. Es šos valdziņus izadīšu, un tad es nocelšu nost konkrēti aizmugurdaļas valdziņus uz cita diedziņa, lai man viņi netraucē. Pagaidām man marķierīts vēl stāv, bet mēs darām šādi. Mēs tagad izedam pirmo mūsu pusi. Izadīju es priekšpusīti 50 valdziņus. Es uzlikšu šeit marķierītī, lai man ir vieglāk atzīmēt un saskaitīt, cik beigās man ir sanākušas rindas. Un tagad kreisās. Un tagad mugurpusītes valdziņas es vienkārši nocelšu. Jūs varat pārlikt arī uz citām adatām vai uz diedziņa. Es personīgi pārlikšu uz diedziņa, jo mēs tagad neiztiksim mugurdaļiņu. Tā nocēlu es mugurdaļiņu. Es sasiešu, lai man nepazūd valdziņi. Un tagad mums vajag strādāt tikai ar mūsu priekšdaļu. Lūk, šeit ir mūsu mugura un šeit ir mūsu priekša. Un mums būs jāturpina atpakaļ rindas. Tātad viena rinda labiski, viena rinda krēliski. Labiskā rinda mums ir šī, kur mums ir labiskie valdziņi. Krēliskā rinda mums ir iekšpusītē. Jūs redzat, kad viņi savādāk izskatās nekā labiskie valdziņi. Un adīt viņus ir pavisam vienkārši. Tā kā mēs izadījām jau rindu, lai atdalītu adījumu. Un tā bija labiskā rinda. Tagad mums ir krēliskā rinda, un tagad, kad mēs ādām turp un atpakaļ rindas, mēs pirmo valdziņu vienmēr noceļam, un pēdējo valdziņu vienmēr izadīsim krēliski, gan labiskajā, gan krēliskajā pusē. Tas ir tādēļ, lai mums veidojās pīnīte. Tātad pirmo noceļam, un ādām visus valdziņus līdz rindas beigām.
krēliski. Ko es minēšu, lai jums sanāk gludi labiski, lai jums nav griezti labiskie valdziņi, jo citreiz, kad mēs mācamies adīt, mēs nepiefiksējam, kā mēs izvedam mūsu valdziņus. Jums ir jāskatās, kā skatās jūsu valdziņš, lai jums veidotos vienāds zīmējums. Tātad krēliski, ja jums valdziņš skatās šādi kā man, jums krēliskais ir jāizveda aiz priekšējās sieniņas, bet ja gadījumā jūs atdarat pēc otrās tehnikas, un jums valdziņš krēliskais skatās šādi, jūs viņu neadat aiz priekšējās, jo jums tad veidosies griezti labiskie valdziņi. Jums ir jādara tad aizmugurējās sieniņas. Ja jums valdziņš skatās šādi, jums ir jādara aizmugurējās sieniņas. Tas ir svarīgs moments, lai jums veidojās pareizs rakstīns. Nevis tā, ka pušdžempers ir ar pareizi labiskajiem un otrā puse ar griezti labiskajiem. Pēdējo valdziņu mēs izvedam krēliski, pagriežam mūsu adījumu uz otro pusīti, jeb uz labisko pusi, jeb uz ārpusi, var savu kā grib. Pirmo valdziņu mēs noceļam, un tā mēs darām vienmēr. Tagad atdot turp un atpakaļ rindas, pirmo noceļam, pēdējo izvedam krēliski. Un skatāmies, kā skatās mūsu valdziņš. Man viņš skatās tā, ka man ir jāizveda aizmugurējās sieniņas. Jūs redzat, viņš pilnībā man saka adi aizmugurējās sieniņas. Bet, ja jūs adat pēc citas tehnikas, un jums valdziņš skatās šādi, tad jums ir jāda aiz priekšējās sieniņas. Jo, ja jūs adīsiet šo valdziņu aizmugurējās sieniņas, tad jums sanāks nepareizs raksts. Jums viņš ir jāda aiz priekšējās, ja jums viņš tā skatās. Ja jums skatās kā man, tad izvedam aizmugurējās. Un šādi mēs vienkārši adam turp un atpakaļ rindas. Viena rinda labiski, viena rinda krēliski. Nu, apmēram tur starp 22, 24 centimetri garumā es adīšu un tad skatīšos, kā man beigās sanāks. Lai man vieglāk ir izmērīt. Un tad, kad tas ir izdarīts, tad mums ir jāsadala mūsu adījums trijās daļās. Tātad viens plecs, otrs plecs un centrs. Jā, centrā es atstāju vairāk, jo es gribu, lai ir tāds lielāks izgriezums, bet plecu vietās es atstāju mazāk. Jūs sadaliet, kā jūs paši vēlaties, un tad, kad jūs esat sadalījuši, tad ir jāsāk noraukšana. Tagad es izvedu savus plecu valdziņus, man tie ir 14, jo mēs vēlāk viņus sašūsim ar 3 adata noraukšanas metodi. Un tad, kad izvedu savus plecu valdziņus, tad es ķeros klāt pie sava centra, jeb pie savu kakla izgriezuma, kur man ir 22 valdziņi, un man viņi tagad ir jānorauc. Un noraukt visvienkāršākajā metodē, tātad vienu izvedam nākošo un iepriekšējo valdziņu pārceļam pāri. Izvedam nākošo valdziņu, iepriekšējo pārceļam pāri. Cenšamies baigi stipri un nedarīt, te pašā laikā arī vāji, ne, vidēji sava adījuma tā kā rokrakstā. Tātad vienu valdziņu izveda, iepriekšējo pārceļ pāri un kopā man šādi vajag noraukt 22 valdziņus, lai man otram plecam paliek 14 valdziņus. Noraucu es kakla zonu 22 valdziņus. Tagad es izvedu savus atlikušos 14 valdziņus, kas man ir paredzēti plecam. Es nogriežu nos diedziņu, pārceļu savus plecu valdziņus uz diedziņa, un tad es adīšu muguras daļu, un muguras daļai es adu tieši tāpat kā priekšē. Tātad es uz adatām uzlikšu valdziņus un adīšu visu tāpat kā pirmie. Uzadīju es mugurdaļu, noraucu es mugurdaļai arī kakla daļu, un man palika uz adatām katrai pusē pa 14 valdziņiem, un tagad mums viņi ir jāsašoja 3 adats noraukšanas metodi. Lai to izdarītu, jums adījums ir jāizvelk uz otro pusi, lai jūsu iekšējā puse ir uz āru, un šādā veidā mēs sašūsim. Priekšpuses pleca valdziņas pārliekam uz adatām, mugurdaļas pleca valdziņas arī pārliekam uz adatām, un tagad ar 3. adatu mēs sādīsim kopā mūsu valdziņus. Tātad ņemam vienu valdziņu no vienas adatas, otru valdziņu no otras adatas un sādam viņus kopā labiski.
sādījām kopā viņus labiski. Tagad nākošos abus valdziņus sādām kopā, es lūk šādi tādi, es paķeru viņus abus divus un tad izvelku pāri, un iepriekšējo valdziņu mēs pārvelkam. Un atkal aiz vienas adatas, aiz otras adatas izedu abus viņus labiski un pārvelku pāri, un šādi mēs turpinam līdz rindas galam, līdz visi valdziņi mums ir sašūti. Sašuvām mūsu plecus, lūk šādi tas izskatās. Izveram uz āru atpakaļ mūsu džemperīti, kā mēs viņu, protams, plānojam nēsāt, un tagad atliek adīt mums piedurkni. Tagad adīsim piedurknis, lūk, vienu piedurkni es jau uzadīju un prādīšu, kā es adīju viņu. Es adīšu ar adatām numuru 10. Es izmantoju īsās, jo ar manām iepriekšējām viņām ir pārāk maz aukliņa, lai varētu adīt Magic Lupā. Tādēļ es jums iesaku pirkt 100 cm garu, lai jūs varat adīt Magic Lupā. Tā kā manējais 60 cm ar viņu nevar adīt. Un jāuzlasa būs valdziņi. Ņemam to pašu diegu. Un skatāmies. Mums, redziet, ir šeit lūk valdziņi. Un es parasti sāku no vienas pusītes, lūk, šeit es duru iekšā un lasu augšā. Viens, un tad, lūk, jūs redzat, šeit vēl ir tagad tāds pīnīts, jā? Es cenšos izvērtēt, kurā durt iekšā. 2. Man kopā vajag 47 valdziņas, jo pirmai rokai es uzlasīju 47 valdziņas, un tādēļ es arī uzmetīšu tieši tikpat arī otrai rokai. Un tad skatāmies. 3. Un tad es nevis no paša pīnītes, bet vienu rindu zemāk skatos. 4. 20. Un tā papli. Un ko es vēl gribu minēt, tad, kad piedurka nāda papli, jūs redzat, viņa izskatās tāda līdzenākā tām pašām adatām. Tātad, ja jums ir lielāks adats, jūs varat adīt ar lielākām adatām, vai jūs varat uzlasīt piedurknē valdziņus un adīt turpat pakaļ rindas, ja jūs gribat, lai jums ir tikpat tāds nevīžīgāks adījums. Es nezinu, kādēļ, bet piedurknē tā ir tāpēc, kad varbūt blīvums uzreiz mainās kaut kā. Kaut gan ap divi ir adīta papli. Tad, kad ir uzcelt valdziņi, es atzīmēju marķierīt, man tā vieglāk orientēties. Tad sākam vienkārši adīt papli labiski to garumu, cik jūs sev vēlaties. Un vienkārši adam papli visu laiku labiski. Nu, pirmās rindas varētu būt nedaudz grūtāks, kamēr iedīsies, bet vēlāk jau aizies vieglāk. Un tas arī viss. Vienkārši ir jāat papli savu vēlamo garumu un tad jānorauc. Uzadījām piedurkni, uz ekrāņa jūs redzēsiet, cik kopā es uzadīju rindas, bet es ticu, ka šī dzīve pēc mazgāšanas iztaipīsies, tāpēc man ir tā, ka man ir apmēram garums līdz šejienai, ar tā domu, ka dzīve pastiepsies pēc mazgāšanas. Vienu momentu es gribēju adīt beigās valnīti, bet es tomēr pārdomāju, es sapratu, ka es adīšu vienkārši garumā un tad uztaisīšu tādu tā kā bumbulīti, ja? Ja jūs gribat valnīti, tad jums, ir jāskatās, kad sākt viņu adīt un adīt ar mazāk izmēru adatām. Bet tad, kad jūs uzadījāt un jūs vēlaties, piemēram, tādu pašu piedurkni kā man, tad mēs darām sakojoši. Mēs pat 2 valdziņiem sādam kopā un te pašā laikā noraucam. Tātad, lūk, ir 2 valdziņi. Mēs viņus sādam kopā. Tad mēs sādam nākošos 2 valdziņus kopā. Kad noraucāt visus valdziņus, beigās nogriežam dietu un liekam adījumu mazgā. Atkal nākošos 2 sādam kopā un pārvelkam
pāri.